Šoreiz droši vien neteikšu, kad, lai kaut kur aizbraukt, ir jāielai degviela. Tikko biju ielēju, bet ko es gribēju pateikt un iesākt šo video. Šeit ir jaunais Rimī uzbūvēts. Un kādreiz jaunais Rimī, lidmašīna lido, kādreiz jaunais Rimī bija, nevis jaunais, bet vecais Rimī bija šeit. Te bija tāda ēka, man vēl tad daži video bija, kur es te filmēju, nu jau viņi nojaukt. Un ko jūs domājat, ko nē? Tātad, tas īpašnieks laikam nepagarināja tur kaut kādas tos īres līgumus, viņi sadusmojās vai izvācās ārā, vai tur tā ēka tur neatbilda kaut kam. Bet kas to lai zina? Viņš ko šie izdara? Šie paņem uzbūvē pāri pa ielu jaunu. Un kā jūs domājat, kas tur būs? Kas tur būs tajā vietā? Tur būs Lidls. Tā kā konkurence iet uz pilnu šepti. Bet šodien ir atkal brīvdiena, šodien ir izbraukuma diena, tā kā, vēl viena pietura. Tātad, bišķiņ būs jāiestiprinās droši vien. Tāda neliela brauciena pa šosei. Sen nebija braucis. Tiešām, es zinu, kad šis video iznāks, bet vienmēr sakot. Vakar bija, es nezinu, kaut kāds sniegs vēl kaut kad brīžē mums parādījās. Šodien vienkārši tā diena, bet nakti. Mēs augšā. Kalna skata tornis. Tiek veikt video novērošana. Pēdējais vakar. Visā krāšņumā. Esam ticis līdz pašai augšai. Meži apkārt. Protams, paņēmu savu binokli līdzā. Jāapstās, kas notiek apkārt.
Nu tad jau cits skats uzreiz. Iepriekšējos video es stāstīju par dronu izmantošanu, par tiem sarkaniem apļiem un tā tālāk. Un šeit arī ir tas lidmašīna ceļš, man liekas, ka šeit arī ir. Tas aplis vēl turpinās no Rīgas, es baigi tālu nes aizbraucis no Rīgas. Tā kā jāizlīdzās ar šito pašu. Un drona skatiņa laikam jau, tā moģi ir pārgājusi. Visi jau ir atskatījušies tos dronu kadriņus. Man tā liekas, vismaz kādreiz tas, tad, kad viņi parādījās un tie, kas tur labi filmēja, tas bija vienkārši kosmos, jā. Tagad jau vairāk man liekas, ka vairāk tas tāds izskatās, ka tur ir vēja turbīnas. Nezinu, kā kamerā var redzēt. Vesels parks izskatās. Caur binoklu skatoties, kaut ko var ieraudzīt, bet nekas tāds wow jau nav. Man liekas, ka visā Latvijā tāds wow, kaut kas tāds, wow, aizbraukt, paskatīties. Nav, viss tā ainava jau tāda. Ja tā ņem, viss jau tāds diezgan plakans un vienāds. Man pieņemsim, man kalni patīk, jo kalni mums nav Latvijā. Tad tuvākais, kur esmu bijis, tas ir Polijā, tie Tatari. Ļoti iespaidīgi. Tur ir tādas lietas neredz katru dienu. Protams, ja tur dzīvo, tur vietējiem jau pofīgi visi tie kalni. Tas jau var tāpat kā pie jūras cilvēki dzīvo. Un kad tu pēdējo reizi biji pie jūras, ko šī vieta ir apskatīt? Ļoti man patīk. Kā jau es tev teicu, un jums visiem, kad es esmu šeit jau bijis vairākas reizes. Varbūt ir bijis pat kāds video. Bet tagad laižam tālāk. Esmu klāt. Ļoti eleganti. Izkasts, tolets, tādas tolets, šitādas tolets. Hei! Protams, to visu skatīties video, droši vien, kad nav pārāk interesanti. Tāpēc droši vien, ka pašiem jābrauc, jāpaskatās, kas dzīvo Pierīgā. Principā nav ko braukt 30 km. Lūk, tāds tas muzejs iekšā ir. Un šeit ir ārā tāds laukums uztaisīts. Es reāli domāju, ka tur kāds sēž.
Principā viss ir no koka konstrukcijām, nu tas jau viss ir atjaunots. Un šeit ir betona. Te laid pa to ienaidnieku, kas tev tur nāca. Šitā tu stāvēji un laid pa viņu. Iespaidīgs šaujamais. Iespaidīgs, jā. Lādiņi. Iespaidīgi. Kas pa bliezienu? Ārprātīgi. Muzejs ir apskatīts. Nu, es teiktu tā, ka ļoti interesanti bija. Man pašam interesanti. Es nezinu, kā pārējiem. Bet man ļoti patika. Satiku darbinieku, kas ir vēsturnieks. Nedaudz parunājām par šīs dienas situāciju un nedaudz par vēsturi. Tā kā var atbraukt. Saulīt vienkārši silda. Atradži tādu spotiņu, paskaties, ugunskur vieta. Galdiņš. Nu ko, jāiet tur drusciņi kaut kāds pusdienas droši vien. Ļoti labs brauciens. Man pašam prieks paņemtā kafija, priekā. Lielveikala maizītes. Iestiprināsies bišķiņu. Nākošais. Tās bija sendviču maizītes. Tipa burgeris. Kā viņu var attaisīt. Burgeris pie dabas. Kas tas var biekšā? Nu, klausieties, nu normāli. Maize un tā kotleta tikai. Kur mērcīti, kur gurķīši. Un paskaties, kāda bildīte ir. Es zinu, ka kaut kādā valstī teica, ja bildīte, ja uz iepakojumu neatbilst tas, kas ir iekšā, tad tur liels nepatikšanas var sanākt. Nu, te oži pēc šitā. Kafiju padzert, pusdienas, teiksim, iekosts. Pašsajūta ar uzreiz ir labāk. Bišķiņ, labāk sajūta, zin kā vienmēr uzēd. Un tad droši vien, lēni gar, došos Rīgas virzienā.
Nu, ko esam atpakaļ veiksmīgi nokļuvusi galvaspilsētā, kā jūs redzējat, Rīgā. Liels paldies visiem, kas noskatījās šo video līdz galam, un tiekamies kādu citu reizi. Pagaidām tas arī viss. Čau!